No vakardienas vienotajā valsts un pašvaldību portālā www.latvija.lv darbu uzsāka e-pakalpojums elektroniskā pieteikšanās studijām pamatstudiju programmās. Tas sniedz iespēju reflektantiem ātri un ērti pieteikties studijām kādā no 11 Latvijas augstskolām, tajā skaitā arī Ventspils augstskolā. Konkurss vienotajā uzņemšanā norisināsies divās kārtās, un pirmajā no tām pieteikumu varēs iesniegt laikā no 25. jūnija līdz 8. jūlijam. Lai saulaicīgi varētu iepazīties ar nepieciešamo informāciju, portāla latvija.lv sadaļā pieteikšanās studijām publicēta pieteikšanās un pakalpojuma apmaksas kārtība, skaidrojums par prioritāšu noteikšanu un konkursu norisi, kā arī augstskolu uzņemšanas punktu adreses, darba laiki un kontaktāruņi. Pieteikties studijām, izmantojot vienotā valsts un pašvaldību pakalpojumu portālu Latvijā LV starpniecību ir izdevīgi, jo neatkarīgi no izvēlēto augstskolu studiju programmu prioritāšu skaita 30 eiro par reģistrāciju jāmaksā tikai vienu reizi. Taču jāņem vērā, ka pēc elektroniskās pieteikšanās reflektantiem noteikti personiski jāierodas jebkurā no uzņemšanas punktiem, lai apstiprinātu savu pieteikumu, un jāuzrāda nepieciešamos dokumentus, jo skolu beigšanas diplomi netiek reģistrēti e-vidē. Un augstskolu uzņemšanas komisijām reflektanta elektroniskajā pieteikumā norādītie dati jāpārbauda klātienē.